Nu, pastāst, kā tev patīk vispār solārija pieredze? Pirmkārt, kas ir mainījies, tas, ka man daudz vairāk cilvēku prasa, vai esmu bijis atvaļinājumā, vai esmu bijis saulītē, jo es parasti strādāju vietā, kur vispār pat nav logi. Un man liekas, ka es jūtos daudz laimīgāka, jo man liekas, tas D-vitamīns palīdz ļoti. Pirms tam es jūtos diezgan tāda depresīva. It sevišķi tad, kad bija pavasarī vēl ļoti lietains, man vispār bija tāds drūms garstāvoklis. Un tad, kad katru reizi, kad atnāku solārī, tas ir tāpat kā tu aizēji uz pludmali pasauļojies 3 stundiņas, bet šis tev aizņem tikai 8 minūtes. Nu, dažiem 15, ja tev labāk kāda nekā man. Nu, neteiksim labāk, izturīgāk kāda kā man. Un vai tev nav bijuši kaut kādi aizspriedumi par solāriju pirms tam? Man varbūt nebija aizspriedumi, bet man bija tāda stereotipi, ka uz solāriju iet tikai tās kundzītes, kas bija pusaudzes, kad Paris Hilton bija modē 2000-ojos un visi burkāniņi. Un man likās, ka parastie cilvēki neiet uz solāriju, un tiklīdz, kad tu aizies uz solāriju, tu uzreiz izties tas oranžs brūnais, tas, nu, es teiktu, neglītais brūnais. Bet tad es sāku vairāk iet uz solāriju un es redzēju, ka tur visādi klienti nāk jauni, veci puiši, sievietes, omītes, skolotājas. Un es sāku runāt arī ar saviem draugiem. Un izrādās, man draugu logā ir cilvēki, kas iet uz solāriju visu laiku, un es pat to nezināju. Man vienkārši likās, ka viņi ir tādi skaisti brūni visu laiku. Tāpēc tas solārijs, man liekas, izskatās diezgan pat dabīgāk nedēļas kā saules iedegums, jo tas saules iedegums dažreiz var būt pleķains, ja sevišķi, ja tu ej pa ielu, un tad tev ir tāda balta roka, tā kā traktorista iedegums. Dejojoši Evikas iet priekšā. Nē, es domāju, pa turieni iet prom. Es domāju, iet prom, nevis. Nu, ej prom, ej. Evi ir aizgājusi. Atā! Tā! Atā! Tiekamies plazā, vai Marijas ielā, vai Ķengaragā, vai Gaļazarā, Visās! vai kur vēl mēs varam tikties? Dominā! Dominā! Viss, atā! Subscribe to my channel.